Šalom! Šalom, mani sauc Aivars. Esmu no Ugāles, un šodien ir svētā diena, un es domāju pastāstīt dažu tādus saucamos klupšanās akmeņus, kas ir pie ticīgiem, kuri dzīvojot kristiešu, varētu teikt, kristiešu mācībā, nemaz negrib klausīties un sekot Bībelē uzrakstītam. Teikšu atklāti, ļoti grūti ir vispār sekot Bībelē, ja nav palīgā ņemti Tanahs, ebreju svētie raksti, Tora, ebreju jaunā derība. Un šodien gribētos parunāt par dienu, kurā tika piesīts mūsu kungs, Ješua Hamašjāks pie Golgotas soda staba. Ir lietas, kuras mums ir jāzina. Jo daudzie tulkojumi daudzās vietās ir, katrai no savas tautas ir paņemti kādas kultūras iedaļina, kurā ir izmainījuši rakstus, rakstus izmainīja. Un līdz ar to no paudzes uz paudzēm netiek parādīt patiesā patiesība. Tad šeit ir parādīt patiesu patiesību, un tātad, ko es iesaku, es vēlos šeit, jūs redzēsiet, šeit ir, mēģināsim pievilkt kaut kāds tuvāk mazliet klāt, lai varētu redzēt visas šīs lietas. Mazliet, kā to visu varētu sagatavot. Es mēģināšu tā, mazliet man ir tāpelīte, jāpāvēr šo pusīti, vēl kāds pāris mikliņus. Mazliet par daudz. Šādā secībā es varētu turpināt darbu. Tātad svēties rakstos, respektīvi jaunā derībā, ir rakstīts. Tas ir rakstīts Matīt Jākumu. Nē, mēs paņemsim tieši no Toras, no Vaikrā. Vaikrā tas būtu kristiešiem, tā būtu 3. Mūzes. Un paskatīsimies, ko runā par Tora, par Pēsaku.
Jā. Jā, nu šeit ir 4. Mūzes sacīja 28. nodaļām 16. pantā, bet 1. mēneša 14. dienā ir Pesaka svētki. 1. mēneša 14. dienā. Tātad, kas mums ir jāzina? Mums ir jāzina viennozīmīgi, jāzina ebreju kalendāri. Jo pēc Grigora kalendāra, kurš ir arī pasaules kalendārs, 1. mēnesis iznāk tā saucamais janvāris. Bet tas nebūs pareizi. Tātad, lai uzzinātu ebreju kalendāru, tā, protams, ir cita tēma, tā ir ļoti dziļa tēma. Tā, to es šodien negribētu apskatīt. Taču es meklē pašlaik šo stāstu tieši par Pēsaku. Es saprotu, ka jums ir jāgaida. Un šeit ir, tas būs Bermīna darbs, tā būs 4. Mošēm, 9. nodaļā ir sacīts. Un Judhevahei runā ar Mošēm, Sinajā tūkstnesī, 2. gadā pēc viņu iziešanās no Ēģiptes zemes 1. mēnesī teikdams, lai Izraēla dēli gatavojas Pesaka svētkiem noliktā laikā. 14. dienā šī mēnesī ap pievakari sataisiet tiem savā noliktā laikā. Rīkojiet šos svētkus tā, kā visi bauslības noteikumi un manas tiesas to noteica. Tad Mošē sacīja Izraēla dēliem, lai tie svinētu Pesaka svētkus, un viņi svinēja Pesaka svētkus 1. mēneša 14 dienas pievakarē, Sinajā tūkstnesī. Visu, ko Judhevahei bija Mošēm pavēlējis, to Izraēla dēli arī izpildīja. Un tur bija arī kādi vīri, kas mirušo dēļ bija kļuvuši nešķīsti. Un tie nevarēja pasāt svētkus svinēt šī noliktā dienā, tādēļ viņi piegāja pie Mošē un Āronā tādā pašā dienā.
Un tie viņam sacīja, mēs esam palikuši nesīši pie miroņa. Kāpēc mūsu tiesības tiek ierobežotas, ka mūs neļauj nest savu dāvinājumu upuri mums noteiktā laikā Jūtieva Hei kopā ar Izraēļa dēliem? Un Mašei viņiem atbildēja, palieties mierā. Es gribu pajautāt, ko Jūtieva Hei jums pavēlēs darīt. Runā uz Izraēļa bērniem, teikdams, ja kāds no jums vai jūsu pēcnātējiem ir no miroņa palicis nešķīs, vai tālā ceļā, vai es atvainojos. Tad viņiem tomēr būs Jūtieva Hei jātur Pēcak svētki. 2. mēneša 14. dienā ap vakaru laiku tie jums tādā gadījumā jātur ar neraudētām maizēm un ar rūgtām zālēm ir jābaida Pēcak svētki. Viņiem no tā nekā nebūs atstāt līdz rītam. Tādā dienā nebūs laust nevienu kaulu, pie visiem Pēcak svētku likumiem turietos. Bet kas ir šķīs un kas neatrodas ceļā, bet tomēr ir atrāvies no Pēcak turēšanas, tad tāda cilvēka dzīvība, lai tiek izzaudēta no viņa tautas, jo viņš savu dāvinājumu upuri Jūtieva Hei nav atnesis tam noteiktā laikā tāds cilvēks, lai nes savus grēkus. Bet ja kāds cilvēks pie jums uztur kāds svečinieks un grib Jūtieva Hei svinēt Pēcak svētku, tad lai viņš tos tur pēc bauslīgas noteikumiem un pēc Pēcak svētku tiesas, kā pienākas, un lai jums ir vienāds likums, kā svešiniekam, tā arī iedzimtajam tādā zemē. Redziet, kā svešiniekam, tā arī iedzimtajam tādā zemē. Šeit iet runa par tiem, kas ir noklavējušies savā dažāda vajadzības dēļ, kuri nav apmeklējuši 1. mēnesī, Pēcak svētki. Tiem tiek dots 2. mēneša tādā pašā dienā, 14. dienā. Svinēt Pēcak svētkus. Taču es gribu pasakīt vienu ļoti svarīgu lietu. Lieta par to, tieši par šīm dienām, kuras tika nozīmētas. Un kuras ir tā, sajaukusies galvas daudziem citiem cilvēkiem. Tieši par šīm dienām, kurās kungs tika piesīts pie krusta, un kurā dienā viņš cēlās arī augstā. Es uz doto brīdi nevaru atrast. Kungs palīdzi man atrast. Ja vēlos pasakīt cilvēkiem to, kas ir
kas man jāpasaka. Es varu paņemt vienu tulkojumu, ko es šorīt skatījos. Tieši no ebrejiem tradīcijas par Pēcāk svētkiem. Un tur ir tāda tradīcija, kas ir ebreju, kas ir ebreju kalendārā, kur katru gadu dienu pirms Pēcāk svētkiem, praktiski tā diena ir sestdiena, iznāk nedēļa pirms Pēcāk svētkiem. To dienu, šo šabatu, to sestdienu sauc par lielo sabatu. Kāpēc? Un šeit varētu būt rakstīts tā. Pirmā Mūzes, mēs tūlīt paskatīsimies. 12. Tā. Redziet, šeit ir teicā, pirmā Mūzes, ne, tā ir otrā Mūzes, šmot, ir sacīts, 12. nodaļa. Otrā Mūzes 12. nodaļa ir sacīts. Tad Juthjahvejs sacīja Mošē un Āronam Ēģiptes zemē. Vēl Ēģiptes zemē būtot, esot. Šis mēnesis, lai jums ir pirmais mēneša vidū, ar šo mēnesi, lai jums ietākas gads. Nu, ivritā mazliet ir savādāk tulkots, jā, ka šis mēnesis ir gada galva. Bet gada galvā viņš ir tāpēc, ka viņš ir arī pirmais mēnesis, jā. Tad šis tulkojums, latviskais tulkojums, viņš sakrīt ar ivrita tulkojumu. Nav nekādas pretenzijas. Nu, lūk, šis mēnesis, lai mums ir pirmais mēnesis, lai jums ir pirmais mēneša vidū šis mēnesis. Ar šo mēnesi jums iesākas gads. Sakiet visa Izraēla draudzē, šeit rakstīts, šī mēneša 10. dienā, lai ik viens nama tēvs paņem par jēram uz katru namu vienu jēru. Ja kādam nama rocība būtu par mazu, lai tiktu pie jērētā, lai viņš ņem kopā ar savu kaimiņu, kas viņa namam tas tuvākais, pēc viņu dvēseli skaita. Pēc to, vai viens var apēst, bet skaitiet, būs skaitīt jērus. Nevainojamu jēru, gadu vecu aunēnu, jūs ņemiet vai no avī, vai no kazām. Un to jums būs glabāt līdz mēneša
14. dienai. Tātad 10. dienā jāienes līdz 14 dienai. Tātad 4 dienas, jā. 4 dienas viņš tiek glabāts. Tanī ap vakara laiku visai sapulcētai Izraēļa draudzei tie jānokauj. Tā no šīm asinīm paņemiet un apdziediet abus durvju stābus un palūdu namus, kuros jūs to ēdīsiet, un jums būs ēst to gaļu tanī naktī uz ugunstepstu ar neraudzētu maizi, un rūgtam žālēm jums būs to ēst. Šī laikā es apmeklēšu Ēģiptes zemi un nonāvēs ikvienu pirmdzimušo Ēģiptes zemē, kā cilvēkam tā lopiem, un par visiem Ēģiptes dieviem es spriedīšu tiešu, es Jud-Hei-Vah-Hei. Un asinis, lai ir jūsu zīme, tanīs mājās, kurā jūs mītat. Kur es redzēšu asinis, es gribu jums iet saudzētām garām, un pār jums nenāks tas sods, kas nomaitā, kad es sitīšu Ēģiptes zemi. Šī diena jums ir par pieminēšanas dienu. To sviniet kā svētkus Jud-Hei-Vah-Hei. Lai jums būtu tas, lai jums ir par mūžīgu likumu uz auģu audzēm. 7 dienas ēdiet neraudzētas maizi, 1. dienā izmetiet raugu no saviem namiem, jo ik viens, kas līdz 7 dienu ēd, ko raudzētu, tādu veselēt, lai tiek izdzēta no Izrēla. 1. dienu sasauciet svētku sapulci, un arī 7. dienā, lai jums ir arī svētku sapulce. Nu, lūk, un šeit ir nolikums 18. pants. 1. mēneša 14. dienas vakarā jums jāēd neraudētas maizes līdz 21. dienas vakaram. Nu, lūk, es tālāk nelasīšu, bet iet runa par ko? Es tūlīt gribētu to visu, ko es nolasīju. Nu, uz kalendāra atzīmēt. Mazliet, es domāju, pamēģinām pietvirināt viņu tuvāk bišķi. Jā, no tādā ziņā. Nu, redziet. Nedzīmēšu kalendāru, teiksim, 7 dienām. Tā kā man šeit iznāks, tā lūdzu ņemiet par labu. Nē, tā. Man vajadzētu tā. Tā, nu lūk, šeit man iznāk tās 7 dienas. Šī būs nedēļa, jā. Šī būs nedēļa. Nu, lūk. Noteikti jāatzīmē arī otra nedēļa. Šeit ir labāks mazliet. Nu, šeit būtu otra nedēļa. Tāpat tās mēs atzīmējam pretī arī. Lūk. Nu, un šeit ir dienas, jā. 1. diena, 2. diena, 3. diena, 4. diena, 5. diena, 6. diena un 7. diena. Nu, lūk. Es ceru, ka vajadzētu. Jā. Mazliet, es atvainojos, tādā veidā.
Nu, redziet, šeit ir dienas, tā kā nedēļa, jā, Izsalienā. Šeit dienas atzīmēt, un šeit ir otra nedēļa. Kāpēc otra nedēļa būs vajadzīga? Nu ko, tad ir dienā Izrēlā. 7. diena ir svēta diena, tas ir šabats. Tā ir svēta diena, tas ir šabats, jā. Kā mēs zinām, no Toras, arī Bībelē jau ir rakstīts, ka diena sākās no vakara. Un bija vakars un rīts, viena diena. Bija vakars un rīts, otra diena. Un tā tālāk, jā, tas ir pirmajā Mošē, Berešit, pirmā mūzes grāmata aprasīt. Tātad, sākās, es atzīmēju vakarā ar pusi, teiksim, tā, no šādā veidā, jā, pirmā diena, jā. O tā sākās dienas. Jā. Tātad, redziet, tā ebrejiem sākās, tiek apzīmētas dienas, redziet, un šeit tas pats, jā. Nākošais, tas pats. Nākošā nedēļa, tas pats. Sākās nu, lūk. Šis bausulis par ģēru ebreju tradīcijās stāv rakstīts, tieši iekrita 7. diena, šabata dienā. 7. diena, kā mēs zinām, ir Elakīma svētā diena, šabats. Tas ir šabats. Aha. Tātad. Tālākais bausulis, ko saka? Un 14. dienas vakarā viņš jānokā. Tātad, ko mēs darām? Mēs skaitām ļoti vienkāršu uzdevumu atrisinājumu. Pieskaitīsim pie 10, 4 dienas, būs 14. diena. Tātad, diena sākās ar jaunu dienu. Šī ir iepriekšējā diena, redziet. Šī diena, kas ir 7. diena, sākās piekdienā, sestdienā. Nākošā dienas skaits, šī ir viena diena. Tā. Es gribētu paņemt. Man ir vajadzēja. Nu tā kā tā. Tātad šī būs viena diena, pirmā diena. Jā. Viņa iet, te beidzās. Te sākās otrā diena. Redziet? Es šo izdeisīšu laukā. Jā. Šī ir otrā diena. Šī ir trešā diena. Nu, un šī ir 4. diena. Jā. Nu, lūk. Ko mēs redzam? Mēs redzam, ka
ebreju kalendārā dienas ir viens veidās, šī ir otrā dieniņš, šī ir trešā diena, un šī ir ceturtā diena. Tātad dienā beidzās šeit, jā. Pēc Gregora kalendāra, šis ir Gregora kalendārs. Kurš šeit arī pasaules kalendārs, ar mēlām cītiņiem iedzīmēties, jā. Tā ir ceturtā diena, jā. Redziet? Bet arī nepilna. Un šī vakarā, trešās dienas vakarā, viņš ir jānokauj šis lērs. Nu, tātad, šī mums kas par diena ir? Svētdiena. Jā. Pirmdiena. Otrdiena. Trešdiena. Ceturtdiena. Un šī ceturtā diena, ja, viņa sākās kad? Viņa sākās trešdien, jā, trešā dienā. Trešā dienā, jā. Šeit mēs varam ko secināt. Šeit ir ļoti vienkārši rēķinājums. Trešā dienā viņš nomira. Un 3 dienas un 3 naktis viņš bija zemes klēpī. Nu, paskatīsimies tagad. Šī ir 4. diena, 5., 6., 7. Jā, 3 dienas. Vakarā šeit. 3. dienas vakarā. Un vakar šeit sākās. Bija vakars un rīts. Viena diena, 2. diena, 3. diena, 4. diena. Jā. Nu, lūk. Un ko mēs varam secināt? Trīs dienas, ja šeit viņš nomira, ap cik viņš nomira? Rakstīts ir ap 9 dienā. Ebreju stundas ir, mēs zinām, ebreju skaita dienas, 12 dienas, 12 stundas ir diena un 12 stundas ir nakts, tumsa. Kopā 24 stundas, jā. Nu, lūk. Nu, lūk. Un mēs tagad sākam kaitīt. Skaitīs dienas. Šeit viņš nomira vakarā. Jā, šeit viņš nomira vakarā, jā. 4. dienas, 14 dienas pievakar, jā, šeit vakarā. Un tad, lūdzu, mēs sākam skaitīt dienas. Šeit ir Golgātas krusts, var rakstīt Golgātas, jā, Golgātas šeit, jā, šeit. Nu, šeit, šī vietiņā, jā. Nu, uzreiz sākās 5. diena pievakarē.
Jā, 14 dienas, vakarā 15 dienas sākā. Un šeit mēs skaitām dienas, jā. 1 diena, 2 dienas, 3 dienas. Šī ir 7. diena. Šis ir sabats. Šis ir sabats. Kad viņš cēlās augšā, par cik ir pravietojams, Jonas nekādas citas zīmes netika dots cilvēkiem, kā tikai Jonas zīmes, 3 dienas un 3 naktas zemes sklēpī. Tātad, ja viņš ap 9 vakarā, ap 9 vakarā viņš nomira, tad šeit ap 9 vakarā apmēram, tas ir tikai domāts apmēram tām, viņš cēlās augšā. Šeit. Šabatā viņš cēlās augšā. Šabats ir kad? Sestdienā. Tāpatās, jā. Tāpatās kā iepriekš, jā. Ir sestdiena, 7. diena. Un kā es teicu, ebrejiem diena garums ir 12 stundas. Tātad, ja viņš ap 9 cēlās augšā, tad līdz dienas beigām vēl ir, turpatās vai 3 stundas, lai būtu 12, jā. Tātad piepildās pravietojums, kā tiek sacīts, un 3. dienā viņš cēlās augšā. Iznāk 24 stundas reiz 3. Un tas ir pravietojums. Redz, kur ir 1. Šeit. Ir pravietojums. Es piezīmēšu ar 3 dienas. Ļoti būtiski. Manā stāstītā un praktiski uzrakstītam atspoguļojās Daniela pravietojums. Es viņu tūlīt nocitēšu. Daniela pravietojums. Daniela, šeit ir Tanahs, es jums parādu Tanahs. Jā, ir grāmatiņa tāda atsūtījumā no Izraēlas. Tā. Jāatrod būs Tanahs, es atvainojos, jāatrod būs Dāvids. Nē, tomēr labāk meklēsim Danielu. Tā. Danielam ir ļoti labs brīnišķīgs pravietojums. Tā. 649. Kur es jau nolasīju, protams, viņš būs krievu valodā. Atvainojos. Tā. Un viņš skan tā. 9. nodaļa tā ir. 2 panti būs. Un te ir rakstīts 26. pants. A posle этих 60 седмиц
Jūs ziniet, kas ir Siņmīts? Vai nedēļas nosaukums. Apóstol эти 60 дух седмиц истреблен, будет помазанник, и не станет его, а город и святость сгубит народ будущего властелина. Но конец его стремителен, и до конца войны твера вынесенный приговор опустошения, и сделает он крепким союз со многими. Чтение 7 седмицы. И наполовину седмицы прекратить принесение жертв хлебного дара. Nu, lūk. Šeit ir sacīts, ka napolavinu sedmici. Tātad sedmici tulko ir nedēļa, polavina sedmica ir 3,5 dienas. Praktiski tā ir šeit, ot, trešdiena, ja? 4. diena. Будет истреблен помазанник, svaidītājs. Un veiksies maizes došana. Ja, hliebnīdā. Lūd, kāds ir pravietojums. Tam es jums stāstu to tāpēc, kad Ješua nomira pēc rakstiem. Cēlās augšā pēc rakstiem. Un turpina dzīvot un nes šo svētību mums pēc rakstiem. Tikai pēc rakstiem. Lūk, tāda ir šī patiesība. Ja ir kādas dziļas vēlēšanās, kaut ko uzzināt tuvāk. Protams, es atklāju vēlreiz šeit, jūs dzirdējat mani stāstīto. Es stāstu no savas atklāsmes. Arī jums, mīļie klausītāji, ir vajadzīga atklāsme. Šeit ir aprēķinājums, tikai aprēķinājums faktos. Iespējams, ka kādam, kuriem ir sevišķas svētā gara dotības dotas, viņš jau saprot šeit visu. Iespējams, ka tādi arī nesapratīs. Tad ir jālūdz šīs svētā gara klātbūtnē, lai tas viss tiktu atklāts. Jo šis ir saprotams, šis teksts. Praktiski arī visi raksti. Jūs taču to ziniet, ka ir saprotami tikai svētā gara klātbūtnē. Ja nav svētais gars, tad to nevar saprast. Nu, lūk. Tas arī bija viss, ko es vēlēju pasācīt. Lai svētības ir ar jums, meklēt patiesību. Šeit jūs variet visu redzēt, variet nofotografēt. Es vēl uzrakstīšu. Fonda mājaslapu, kur jūs varat meklēt patiesību, kā līdzīgi šai. Tā būs pasaule vaļā. Pasaule vaļā. Pasaule vaļā kopā jārakstē. LV. Nu jā, protams. V.
Pasel vajā, jā. Nu, lūk. Ir viens jaunums, ko vēlēt jums parādīt. Šeit man stāv mājās daudz pakas. Ir atnākusi ebreju jaunā derība. Mēģināšu pievilkt tuvāk. Tātad ebreju jaunā derība, kurā ir minēts tikai teksts tulkots no ivrita. Šī tekstā, šī grāmatā neatrodas vārds Dievs, atrodas Elohim, neatrodas vārds Jēzus Kristus, atrodas Ješua Hamašiach, neatrodas Jānis, ir Johanans, nav Jesaja, ir Ješijāhu, nav Jeremija, ir Jeremijāhu, nu un tā tālāk. Daudzi paskaidrojumi šeit ir, kāpēc tieši ir jaunā derība, ebreju jaunā derība. Šeit redzēt ir uzrakstīts. Kāpēc tieši jaunā ebreju derība jaunā? Aprakstīts. Mājaslapā ir telefons. Mans personīgais, jā. Ir arī mājaslapā ir norādes, pie kā var griezties, lai dabūtu šo grāmatu. Jā. Viņi var iegādāties par ziedojumiem. Viņa nav dārga. Prātīs viņai iet par pašizmaksu. Bet tas ir tikai tāpēc, lai cilvēki varētu saņemt šo prieka vēsti caur ebreju saknēm, jo glābšana nāk no jehudiem. Zinot to, ka ir jāpievienojās pie Izraēļa tautas, kā to māca Romiešiem 11. grāmata, 11. nodaļa, pareizā sakot. Nu tad tur neviens neieies nešķīs. Ir jāpievienojās ar Jehuda saknēm, pie Jehudu saknēm, jo kas tad nes mūs nes dārza eļas koka sakne. Mēs no savu dabīgā meža eļas koka saknes, mēs topam, jāsaka, būs pareizi, mēs topam piepūtēti. Pēc piepūtēti mēs sokam, pirmais nosacījums ir daudz tādus noslēpumus, kurus kristiecība no viņa neatklājas. Viņai tas nav vajadzīgs, viņai tas sāp, viņa dusmojās, ar kādu runā, pētī viņu dogmā, viņu reliģijām. Jūs varat izvēlēties, izvēl jūsu priekšā, izvēlēties svētības, ar dzīvotu, ne, lāsnu vai nomirtu. Esiet svētīti, Ješua vārdā, amen. Nu, lūk. Tā mēs esam nonākusi pie beigu punkta. Esiet svētīti. Amen.